ko darīt. Tā vienkārši ērtāk, galds klāt. Kad vajag, izmet visu. Citiem izskatās nav, viņi vienkārši izmētā visu apkārt, bet es pēc tā sakārtoju visu izkārtījā. Šodien speciāli nedzeram, jo es esmu jau nocēries, man nauda tāpat arī nav. Jā. 2 dienas jau dzēru, tā kā man pietiek. Cik nedēļu nedzers vispār. Vai jau teikt, jau kaut dēļšminieki, jau katru dienu piedzersies, jā, kā tad. Naudas tik daudz nav. Bombs. Jā, es vēl gribētu arī pārdot pāris korpus, kas man ir, bet jā, apīgi nav vajadzīgs. Viens jau bija ielicis, bet te bija viens neko nebidoja. Tā kā fakais viņu vienam neinteresēja. Es mēģināt vēlreiz. Tās vienkārši vasara zandals, bet viņas nahu nav vajadzīgas. Viņa vasarā arī nevalkāja. Un pāris ēst tik uzvar. Tas viens tāds korpus, kurām es vispār vajag nevajag, bet cik tur bija colas? 5 vai 6 colu papēdz, bet pīpēc vienkārši. Tādām vajag, tas ir nereāli. Nē, var jau, bet vajag grūti. Normāli grūti. Tur jābūt tādam skillam, Dievs, that skill nav. Jā. Spēlēju World of Tanks pēdējā laikā ļoti daudz, bet paņēmu vēl šito prēmiumu. Atverat pāris tādas čomus, kuriem vēl spēlēt pa laikam. Kopumā, jā, es izmēģināju tik daudz jaunas tankus, Dievs, vienkārši daži tādas sūdīgi, vienkārši resnes. Bet kā, ja tālāk iet, jo labāk. Ilgi krāja eksperienci, nopirku virču. Tas ir Bishop, es sajaucu. Tā jau, tas tanks tāds. It kā. Viņam būtu jābūt labam. Bet ar to stobri, kas man ir, viņš ir tāds sūds. Es nevaru nekur iešaut, viņš ir briesmīgi tuvi jābrauc stūmā. Tas ir ļaujies tā kā heavy tanka līmenis, ne, tu brauc aizmugurē fucking arti. Un tu nevar nevienam iešaut, jo fucking tu jāpiebrauc. Tas vienkārši, Dievs, kas tas sūdu. Jāsavāc vēl tik daudz eksperiences, lai zinātu nopirkt normāli. Nē, bet man patīk vecais biečs. Viņš ir tiešām jauks. Šis te jaukums. Viņš ir vienkārši, jā. Man patīk. Viņi var ritīgi labi šķaidīt visu, ko vajag. Tā es vēl arī paņēmu tādu franču Lorraine. Īstenībā ir ļoti labs. Viņam nav nekādas vainas vispār. Salīdzinoši to šausmīgo Bishopu, kur vispār pašaut nevar. Tas vienkārši drausmas. Nopirkt nesen arī Tiger 2. Jauks un normāls, baiglabi šauju. Bet bruņas ir vājas, cēlne, viegli sašaut. Tā jau nekās, jā. 1, 2 sašaus šito. Man te vēl arī ir. Tā, es tagad nesen sāku light tankus kā šādi. Man neviens light tanks nav. Dāvīgā viss kaut kas. Man heavy vēl savu čupu. Man medium čupu. Man tank destroyer un ārtes, bet laikti man nebija neviena. Ko, labi. Paņēmu vēl sāku kačāt šito jaukumu. Panzerkampf, 1 austību C. Nenormāli ātrs. Es braucu kā gonku. Es knapā nomēķēju, kaut kur iešaut, kur no vēl. Cerēs lociet cauri, cerēs neiet. Un tad beigās, vai nafīgi, man visā jāmēģina vienkārši braukt cik ātri, var cik ātri, un daudz varēs atklāt un viss.
Man ir arī Jāgpantera. Tā jau neko. Vienīgais drasīgi rota viņa spēlēt. Visi apkārt nenormāli ātri. Nu, viņš arī ir tāds, ka pat epizēts, viņš arī gonka, viņš ir tik močības, jā, viens kā močības. Kādu pēc viņam tas stobas mācīja. Viņam vajadzēja kā laika līdnēs. Viņš bija arī Jāgpanters 4. Īstenībā šitā vajag labā šķēdī. Tās šķēdi, ka vienkārši prieks. Man īstenībā patīk, kā šito telefonu normāli filmēt. Visu viņš parāda. Tad, kad es to filmēju, tur neko nerādīja. Vecais stūgs. Stūgu vēl labi blējās. Tā šķēdīt visus apkārtnē, tas vienkārši redzējiet. Viss mirst apkārt. Nē, nu tiešām viņi bijis tādas cīņas. Briesmīgi riebas ķīniešu mēsli. Lai gan daži no viņiem ir ok. Šitais, piemēram. He. Type 1. Viņš ir ok. Es paņēmu, piemēram, Type 91 Heavy. Cik sūdīgs. Viņi var mirt. Nē, viņš esmā nevienu nodošos. Šis ģēts. Sūdīgākais heijs kāds ir. Bet es īstenībā aizsauc viņu nākošo brāļņu. Un tas ir kā vajadzētu būt labākam. Tur vispār pēc tam ir vēl viens. Un tie ir ārprāt, cik labi. Viņi, kas jāiekrājuši, tad naudiņu varētu nopirkt. Man ir arī tāds Čekoslovāku brīnums. Viņš īstenībā, tie viņiem ir medījumi. Bet ir ok, ja viņiem ir labi šķēdī. Šis ir normāls un viņi vēl labi blēst. Vispār viņi pārējie arī brāļi tur vēl televīzē 3.5, vēl televīzē 3.8, viņš pats vēl televīzē 3.9. Es televīzē, jā, nu vienāk. Tie ir laiktāki. Šitais ir kaut kāds ST, bet tas ir mēdījums, viņš ir ok. Viņš labi blēž, viņš labi šauj. Bet, nu, atklājums tur vienkārši ir tāda, viens tanks tajā visā čupā. Tas nav tā kā vāciešiem, ka tur, es nezinu, simtiem viņi, bet krieviem, jā, viņiem arī tie krievu tanki ir. KV1S. Latvijas karodziņš arī visu. Jā, labi atbraukt, viņu ļoti labi brauc. Es brīnījos pie ševi ir ritīgi ātri. Man viņam visu upgrades, ka var. Ja nemaldos. Nē, varbūt tās kaut kas trūkst. Es to viņu paskatīšos. Kā mums tevim upgradeē. Research. Ne visi ir. Es kā viss nāc ņēmis, un nafīgi nevajag citus sūdus. Un tagad šito labāk. Labāks nekā pārējais. Nu labi, un tas motors nahuj vajadzīgs. Viņš abat ir ātrs. Ceļas ir motori nav vajadzīgi. Pietiekami. Salīdzinājumā. Viņa brālis arī KV1. Viņam līmeņi vienādi. Bet uz šito bija drausmi sākumā. Cik šausmīgi. Domāju, kā šādi vajag. Jā, tā jau uzskačāja. Tagad pietrūks 26,000 KV2. Bet, nu, es viņas tikai tā. Nošķīju augšā, lai būtu maksimums un nebūtu vēlreiz viņu jābraukā vairāk. Lai tā es braukt vēlreiz no nulles. Visi nopirkts. Nu, graidots, visi ok, bet tā ir strūnītīgs īstenībā, viņi viegli sašaut. Bruņas tādas so, varēja būt labāk. Man fēn labāk patīk pat šitais sūds, bet tā, viņiem bruņas ir mēsls, bet jā, līmenzams. Viņš to eju paņēma, tas ir vāciešu arte. Baigi strūnītīgā, baigi maz iekšas. Nekas daudz viņam nav. Nu jā. Tīģers 2, tas ir pats jaunākais, kas ir. Tīģers 1 arī izēbijis, man īstenībā patīk, un pēdējā upgrade izēbijis. Bet, nu jā, šitais 8, mans augstākais, kas pār ir. Ies jaukais Tīģers 2 vācu tanks, heavijs. Viņam ir ļoti spēcīgas lodes. Bet
Viņš arī viegli ievainojams. Es redzu, šis krāsas, tas īstenībā čīts. Viņš čītoja. Bet nu labi, kas man šī dod. Viņš vienkārši dod to, ka es zinu, kurā vietā kas ir sūdīgs. Nu, es zinu, ka man te kāds ieblēzīs no pofīgi. Bet viņš ir te nekal, varbūt tā kā sūdi. Augšā es zinu, ka tu būs, bļēt, sūdi. Šitai nodegs uzreiz pa taisno, ja trāp tajā vietā, bļēt, ir pizdiedz. Vienmēr jāmēģina trāpīt kaut kur šeit. Tas uzreiz nāvīgi. Šitam priekšā it kā nekā nav, bet īstenībā priekš čalis ir tāds, ka vēl. Ja trāpīs pakaļā, viņi uzspridzinās. Nē, visiem tankiem šitādi šīt virsū. Viņš vienkārši rāda to bildīt, jo neko nepildina, neplēlina iespēju. Tiem vispār nav nekā. Nu jā. Tā kā bija, jā. Nu šitiem var redzēt. Zaļais ir rotēšana, blablabla, ātrums, paukšu iešaus, es vairāk nevarēšu pašaut. Pa vidi iešaus, bet nebūs dirsā. Jā, vajag stulbā vietā, patiesībā visiem mēķē uz vidi. Tur arī it kā būs dirsā, bet, nu, īstenībā lielākais trakums viņam ir trāpīt apakšā caur ķēdēm kaut kā. Un pakaļā. Man mēģināt arī pa tiem mēslēm viņi nozīmēt, man liekas, ka viņi arī tur kaut ko deva, ka viņi sprāks no salīdzinājumā. Jā, šitam vieglāk trāpīt visu. Bet, nu, viņam it kā priekšu, nu, tā, savu. Augšu, lai tur trāpīt, cik grib. Vienmēr mēģināt atcerēties visu šitās bildes, skatīties visiem tiem tankiem, vienkārši kurā vietā kas atrodas un mēģināt iegalvot no galvas. Diezgan pagrūti tā darīt. Jo, nu, cik daudz atcerēsies. Nu jā. Un taču arī atmiņa nav tik laba, lai es atcerētos, kuram tankam bija kas. Tā es ejot vispār cīņā. Es arī redzu šo pašu bildi. Uz pretinieku tankiem, bet, nu, es esmu tūmā viņam, tā, es arī esmu to bruņu kaut kādu. Tālmāt neredzēs nesūdu. Un arī ārti nesūdu neredzēs no šitām, tev ar tevi vispār nekots nedaudz vienkārši tur skatīties, cik viņi grib tur. Jā. Augšējā izvācās, karš bija vinnēts. Tagad mēs vēl mājās un visi no Latvijas. Jārāk neviens neiebļaustīties, un es naktīs nedzirdu vilcenes rūkšanu. Es nopietni saku, viņi tur augšā tādu ņēmās ritīgi skaļi, vienkārši likās, what the fuck, jūs stulbēt dauņi. Beigt tur drāsties 3 naktī, bet man gulēt gribās, bet man jāiet uz darbu rīt, nesukas. Nē, viņiem jau bija pārkais. Pārkais tik ilgi, kamēr viņi tik izsviest ārā. Viņi gribēja, lai es nāku aizpašos. Beigās viņi paši aizpasās. Bārējiem mājā teica, ka viņi gribēja jānātstāja. Nevis, ka šitā kūts paliek. Nu, labi. Un es mērīgi gribējās mērīt. Man vēl jānodzīvo vismaz līdz nākošā gada jūnijam, kad es varu atslēgt šito Virgin netu. Man ilgs līgums vēl ir, viņš atkal resetojās pagājušais, kā pārvācos. Jo visiem jau bija pakaļ, kad tu pārvāksies, bet tos reiz resetojās tas laiks. No nulles atkal sāksies, nekal jāsēž, jādomā, nekā gadu būšu, ja nebūšu. Gribās tikt vajā un paņemt kaut ko jēdzīgu, kaut ko izdevīgāku. Bet te, piemēram, arī ir ok. Nav pārāk dārgs, it kā ātrs. Nav daudz ko sūdēties par viņu, tu daudz neko nesaku, kā Virgins labākais, bet nāfīgi man maksā 40 pounds par 100 megabaitu netu, kurš man cirreiz lago vai vispār neiet. Novied, un šeit mājā mēs viņu lietojam tikai 3 tagad, varbūt 4. Cirreiz. Bet nopietni, jo viņš man lago jau tad. Tas sūds, nē. Ja 2 cilvēki pieslēdzās un visu lago, tas ir nenormāli. Tāds internets nevienam nav vajadzīgs. Jūs taču neteiksiet, ka jūs gribētu tādu internetu, kurš jums lagos, bet tikā. Ja, jūs 2 tā lietojat. Es nezinu, kaut vai sieva un vīrs, kuriem mūsdienu dienām ir kompjūteri, abi kompjūteri ieslēgti un abi lago, tā kā apdauzīti. Ja tur var pašaudīt kādu, tur ko? Tikai tāpēc, ka internets sodīgs.
Vienkārši pinga nav. Pings ir pakaļām, viens stulbai Virģīna. Padomājiet, man nevajag, es